Es jūtos diezgan labi. Džeki ir motivēti, cenšas iekļūt sastāvā un būt pamatsastāvā, kā arī sezonu uzvarēt un tikt 2. līgā. Es esmu diezgan priecīgs, jo nav ilgi spēlēts ārfutbols. Un mums ir izteiktāks uzbrucējs, ir arī dažās pozīcijās lielāka konkurence. Atlase noritēja ļoti veiksmīgi. Esam saglabājuši lielāko daļu pagājušā gada kodolu. Un šogad esam pieaicinājuši dažus interesantus puišus. Un es domāju, ka būsim spēcīgāki nekā pagājušajā gadā. Komandā gaisotne ir patīkama. Viņi jūtās brīvi, atraisīti. Ir spēlētāji, kuri var nospēlēt vairākās pozīcijās. Bet minēšu to, ka sezona Rīgas reģionā būs ļoti gara. Un līdz ar to mums būs nepieciešama liela rotācija spēlētāju. Esam piesaistījuši arī konsultantu no tālfutbola, virslīgas Artūru Šketovu, kurš arī savu pieredzi tajā mums dod. Un nedaudz varbūt būs taktiskajās situācijās sajaukums arī ar tālfutbolu. Mums šogad turpinās būt ļoti jauns sastāvs. Mums pamatā būs arī 2009. gada audzēkņi, mūsu pašu. Un ceram arī, ka viņi būs rezultatīvi un nenobīsies no šiem te izaicinājumiem. Mēs savās mājās viegli iekšā cilvēks nelaiž. Slēdzam durvis ciet, mūsu vārti, jā, tā ir mūsu sirds, kur mums jāsaka. Manuprāt, arī pagājušajā gadā mums tā bija problēma, kad mēs pa maz runājam uz laukumu viens ar otru. Ir 3-4 spēlētāji, kas varbūt runā tā aktīvi. Vajadzētu tā kā visiem runāt, bet es domāju, tas ar laiku nāks arī nedaudz, jo sākam viens otru iepazīt. Pa komandas jūtos ļoti labi. Manuprāt, mums ir diezgan labs sastāvs. Visās pozīcijās ir diezgan daudz spēlētāju, liela konkurence. Bija diezgan pārsteigts, kad es biju kapteinis, tāpēc, ka es biju tikai pussezonu iepriekšējo. Liela atbildība un bija patīkami. Tagad jau ir, tā teikt, atlasījušies visi spēlētāji. Tagad zinām apmēram, kas būs kodols sezonā, tāpēc lēnām būvējam to komandas sajūtu. Manuprāt, mēs neesam līdz galam vēl gatavi. Spēles nav bijušas tās vissīvākās no pretiniekiem. Es uzskatu, ka vajadzētu vēl pārbaudas spēles, bet darīsim visu, lai mēs būtu gatavi sezonā. Noteikti jāpiestrādā pie intensitātes, asuma, daudz jaunu spēlētāju komandā, pieredzi uztrenēt tāpat caur spēlēm un caur treniņiem. Es teiktu, pozitīvais noteikti ir treneru sastāvs, ļoti labs treneru sastāvs. Esmu ļoti apmierināts ar visiem treneriem, kas mums ir. Ļoti labi palīdz individuāli un arī komandai. Sajūtas ir ļoti labas, esmu pārsteigts diezgan, bet viens no komandas vecākiem un arī otrā sezona. Priecēju, ka treneris iedeva šo iespēju būt kapteinim. Tagad tikai atbildība. Mums būs viens liels pārsteigums, jo mēs šogad centīsimies strādāt arī uz sociālajiem tīkliem. Mums ir pāris foršs jauns meitenes pienākušas klāt. Un arī fanu grupā mums šobrīd ir aktīvs cilvēks, kurš darbosies arī ar faniem. Un ceram, ka pacelsim arī šo te auditoriju. Atbalstītājs būs vairāk cilvēku tribīnēs, tā kā gaidīsim visus uzvaru 3. līgā. Es došu visu komandai, lai mēs uzvarētu un cīnītos tālāk līdz galam.